Nu, sveiki, sveiki! Visi tie, kam patīk ceļot ar kemperi. Jūs noteikti visi zināt, ka, ja mēs braucam ar 3,5 tonnīgu kemperi, kam pilnā masa ir 3,5 tonnas, tad šo svaru pārsniegt nedrīkst, jo mēs esam visi noteikti dzirdējuši, ka Eiropā bieži vien kemperi tiek svērti, un ja tas svars pārsniedz, reālais svars pārsniedz tās 3,5 tonnas, ir nepatīkšanas. Tas nozīmē, ka nevar līdz bezgalībai palielināt akumulātoru skaitu, likt iekšā visādas tur papildus ūdens bākas, ļoti daudz saules paneļus, ļoti daudz tur smagus velosipēdus un tā tālāk un tā tālāk. Un, kā es jau kādreiz biju teicis, kad 3,5 tonnīgs kemperis būtībā ir pamatā domāts, lai ceļotu divatā, nevis tur 4, 5, 6 cilvēki. Jo tāpēc, ka grūti iekļauties šajā svara ierobežojumā. Kādreiz agrāk mēs vedām bagažniekā 150 kubikcentimetru motoru Honda PCX motorolleri, bet tad tas bija maksimums, ko mēs varējām atļauties. Un bija parastie velosipēdi uzkarināti, bet tad jau mēs jau tikpat kā pārsniedzām šīs 3,5 tonnas. Bet tad, kad gribējām vest līdzi smagos elektrovelosipēdus, kas ir daudz smagāki, un motociklu lielo BMW R1200 GSA, kas sver ļoti daudz, tad jau daudzus gadus mēs vadājam līdzi piekabē. Un braucot ar piekabi ir plusi, ir mīnusi, bet plusi ir tas, ka ne tikai šos smagos velosipēdus un motociklu var salikt piekabē, bet arī būtībā var pārcelt uz piekabi arī dažādas smagas lietas. Bet ne tikai dažādas smagas lietas var pārcelt arī daļu no akumulatoriem, un to es tagad gribu parādīt, jo es samēstaroju šādu te 12 voltīgu 628 amperstundu akumulātoru. Svars viņam kaut kur 50-60 kg, bet ja šīs te piekabes pilnā masa ir 1300 un parasti pirms ceļojuma, kad es viņu nosveru, viņi pa 50% ir noslogota. Un pie tam mēs tagad vedam līdz nevis lielo BMW motociklu, bet lielu motorolleri, kas jau ir vēl pa kādu 100 kg vieglāks. Tad šie te 50-60 kg, es domāju, ka nevarētu būt tik ļoti kaut kas slikts un ļoti kritisks. Un kāda te ir doma, ideja? Tātad šis te ir akumulators, 628 amperstundīgs. Un doma ir tāda, ka, piemēram, ja mēs ierodamies kempingā un pieslēdzamies pie ārējā 220 volti, tad es varētu lādēt ne tikai kemperi slēgt pie lādēšanas, bet arī izmantojot šo te Victron Energy 50 amperīgo lādētāju, es lādētu arī akumulātoru, kas atrodas zem piekabes. Un savukārt, ja mēs apstātos kaut kādā stāvvietā, meža vidū, purva vidū vai kaut kur kādā maksas stāvvietā pēc Park Fortnite vai ko, kur nav ārējā 220 voltu pieslēguma, tad es varētu kemperi akumulatorus barot no šī te, jo bez šī lādētāja es gribu ielikt te piekabē iekšā arī invertoru, te ir tāds 2,5 kilovatīgs invertors. Un tādā gadījumā es vadu 220 voltu vadu no kempera varētu slēgt klāt šīm te lādētājiem. Tagad, kā to darīt? Pats vienkāršākais, protams, būtu izmest ārā no kempera lielo 220 voltu vada rulli un slēgties klāt piekabēji. Bet ne visur tas būtu labi, jo, ja, piemēram, ir tādas stāvvietas, kas skaitās, kas nav kempings un skaitās, kad no camping rakstīts, kad nozīmē, ka nevar likt ārā nekādus galdus, krēslus, tur marķīzi tīt vaļā, un es domāju, kad arī vadu ruļļi ārpusē, tā, nezinu, cik labi tas būtu. Kā vēl to komunikāciju starp piekabi un kemperi varētu taisīt? Šeit ir tas piekabes āķi, tas
vadu štepsels ar daudziem sīkajiem kontaktiem. Tur it kā varētu atrast brīvus vadus, bet kā darīt un vai vispār to vajadzētu? Jo savienot pa līdzspriegumu nebūtu laikam prātīgi, jo kaut kādi tur 2, 3 vai 5 ampēri, lai salādētu uz 628 ampēru stundīgo akumulātoru, tas neko nedos. Likt pa 220 voltiem tur vadu, tas nebūtu noteikti labi. Nu, tas jāizdomā. Vai vienkārši uz īsu brīdi pieslēgt citu kabeli 220 voltīgo un taisīt tur to apmaiņu jaudas, pumpēt vienā virzienā, pumpēt jaudu otrā virzienā. Starp citu, ja man tagad būs tas akumulators šīs te zem piekabes grīdas, tad vēl viens pluss parādās, jo pagājušajā gadā mēs gribējām likt iekšā piekabē maziņu leduskapīti ar kompresoru. Un no tiem 12 voltiem, kas te bija piekabē, viņš nesāka strādāt, viņš nepalaidās. Un arī, ja, piemēram, izslēgtu aizdedzi kemperim, tad arī elektrība pazustu. Tā kā tas, nebija iespējams ielikt papildus leduskapi piekabē. Bet ja man šāds te akumulators un tāds invertors, tad es to mazo leduskapīti varētu droši gan no 12 voltiem barot, gan no 220 voltiem. Un tagad es attaisīšu vaļā, parādīšu, kas viņam iekšā. Iekšā tātad te ir 200 ampērīgs JK BMS. Šo te ekrāniņu es novietošu tepat tās attaisīs vaļā durvis, tā te būs aiz stūra. Šis ir skaistais monitors. Viņam mobilā telefona aplikācijā ļoti smuki var te visu ko redzēt daudzus parametrus, visu kaut ko. Šim te akumulatoram es uztaisīju arī sildīšanas iespēju, jo es nezinu, kur mani dzīve var aiznest kādā vietā. Jo tam JK BMS-am, viņam jau ir iebūvētā tā sildīšanas funkcija, mobilo telefonu es varu mierīgi uzregulēt tos grādus, kad sildītājiem slēgties iekšā. Viņi ir iekšpusē daļēji nosiltinātā, tātad, ja gadījumā kas, tad te varēs arī viņu sildīt. Akumulātoru kluči tiks piespiesti no augšas. Man vēl jāizgriež gumijas glīve priekš vāka, lai hermētiski varētu aiztaisīt ciet. Un šeit iekšā ir 4 kluči lielie, 628 amperstundīgie. Tātad 6 kluči virknē, tas ir 12 voltīgs akumulators, 628 amperstundas. Kā es teicu, 200 amperīgais JK BMS ar sildītāju, un tad, kad ieslēgsies sildītājs, ieslēgsies arī ventilatoriņš, kurš te bišķiņ pamaisīs gaisu. Ieliku arī ugunsdzēšanas kapsulu, šeit, kas sprākst vaļā pie, neatceros, 180 grādiem laikam, un dzēšu degošus litija akumulatorus. Tā. Un es pamēģināju ārā tiešām tādi 2 kilovati nāk, pie kādiem 150 ampēriem te nekas nesilst, viss ir kārtībā. Un šis te jaukais Victron Energy lādētājs tiešām 50 ampērus dod iekšā. Nekāda silšana te nav, svars aptuveni 50-60 kilogrami. Un iekarināta būs 6 resnās skrūvēs zem piekabes. Tur ir tie 2, kā viņi saucās, neatceros, lāgas, lanžeroni vai kaut kas, un starp viņiem tā kaste būs iekšā. Tālūk, tā kā, ja gadījumā kādam kādas idejas uzreiz iešaujās prātā, redzot šādu te risinājumu, varbūt jums tā informācija būs kādam noderīga. Labi, čau, atā.